Kāda sieviete no apvienotās karalistes saskaras ar nāves sodu nošaujot, jo viņa tiek apsūdzēta sava drauga slepkavībā Dubajā. 23 gadus vecā brūka Džordža apgalvo, ka viņa sadūra savu partneri pašaizsardzības nolūkā, ziņo kampaņas grupa Detained in Dubai. Viņi saka, ka brūka apgalvoja, ka viņš kļuvis arvien kontrolējošāks un vardarbīgāks viņa otrajā ceļojumā uz pilsētu, un ka viņa mēģināja pamest Dubaju pēc tam, kad viņš viņu vardarbīgi uzbruka un atņēma viņai pasi. Paziņojumā viņas mamma sacīja, ka dienu pirms incidenta brūka nebija viņa pati, un viņa uzskatīja, ka brūka izmisīgi centās nokļūt mājās un prom no visa, kas ar viņu bija noticis. Organizācija Aizturēta Dubajā saka, ka brūkai tuvākie cilvēki domā, ka viņa iespējams tika ievilināta Dubajā ar viltus ieganstiem eksploatācijas nolūkā. Viņi aicina atbrīvot 23 gadus veco brūku pret drošības naudu un šo lietu izskatīt kā ģimenes vardarbības gadījumu. Ietekmētāji tagad Dubajā draud nāvessodu izpildi nošaujot, jo viņa pieļāva kļūdu, izdarot noziegumu Islāmiskā valstī. Un, protams, viņa apgalvo, ka rīkojusies pašaizsardzībā. Iedziļināsimies šī trakā stāsta detaļās. Lieta tiešām izskatījās tā, ka viņa nonāks starptautiska krimināla procesa centrā. Taču šī gada sākumā viņa tiešsaistē iepazinās ar 26 gadus veco Viljamu Trebiju. Un pēc vairākiem ziņojumiem abi sazinājās caur Facebook, ātri sāka sarunāties. Un drīz vien tas, kas sākās kā attiecības tiešsaistē, pārvērtās plānos satikties klātienē. Trebijs dzīvoja un strādāja Dubajā, un Broka galu galā aizlidoja pie viņa ciemos. Viņas meita, Broka, viņai ir tikai 23 gadi. Viņa ir ļoti naiva. Viņa iepazinās ar šo puisi Facebook iepazīšanās vietnē. Viņa devās uz Dubaju. No viņas skatu punkta tas bija īsts, vētrains romāns. Viņš veda viņu uz visiem augstākās klases luksus restorāniem, veda uz pludmales klubiem. Viņš sarunā viņai šo modeles fotosesiju pludmalē. Viņa ir ļoti lepna un laimīga par visu šo. Viņa atgriežas mājās, pastāsta mammai, paskaties, esmu satikusi puisi, ar kuru varētu saistīt savu nākotni. Starp citu, to sauc par mīlestības bombardēšanu. Nācijas mēdz tā rīkoties, īpaši vardarbīgi vīrieši. Viņi liek tev justies tik neticami mīlētai, ka tu vienkārši nezini, ko darīt un nespēji iedomāties, ka viņi jebkad varētu to nodarīt ko sliktu. Un kad viņi sāk to darīt sliktas lietas, tu nepārtraukti salīdzini to ar to brīnišķīgo cilvēku, kāds viņi bija iepriekš. Tāpēc tu vienkārši uzķeries uz to. Un pēc viņas stāstītā, tas pirmais ceļojums noritēja ļoti labi. Vēlāk viņi to raksturoja par labāko laiku savā dzīvē. Un es domāju, ka starp pludmalēm un graznajām vietām tas izskatījās pēc tipiskas medus mēneša fāzes influencera pārim. Bet pēc Brūkas un viņas ģimenes teiktā, šī sajūta ilgi neturpinājās. Tātad problēmas patiesībā nesākās, līdz viņa otrreiz atgriezās Dubajā. Viņš atkal aizsūta viņai biļeti un uzaicina viņu uz Dubaju. Bet pēc viņas stāstītā pieredze, ko viņa gūst, ir pavisam citāda. Lielāko daļu laika viņa tiek atstāta viena dzīvoklī. Dzīvoklī ir arī citi cilvēki. Kad viņi dodas ārā, viņš pavada šis cits vīrietis. Tātad viņa saka, ka Viljams uzvedās pilnīgi citādi nekā tas vīrietis, kuru viņa bija iepazinusi pirmajā braucienā. Un izmantojot paziņojumus, kas tika izplatīti aizstāvības grupai Aizturēti Dubajā, Brūka apgalvo, ka viņš kļuva kontrolējošs un vardarbīgs, un ka sīkas lietas sāka likt viņai justies tā, it kā kaut kas nebūtu kārtībā. Tātad viens no lielākajiem brīdinājumu signāliem acīm redzot bija tas, ka viņa atklāja, Viljams viņai bija rezervējis tikai vienvirziena biļeti uz Dubaju. Tas nav labs signāls. Brūkas ģimene arī apgalvo, ka viņa saprata, Viljams bija paņēmis viņas pasi, padarot daudz grūtāku iespēju vienkārši aizbraukt un atlidot mājās, kad vien viņa vēlētos. Un atkal, tās ir apgalvojumi, kas vēl nav pierādītas tiesā, taču tās ir centrālas Brūkas stāstījumā par to, kas notika tālāk. Viņas māte saka, ka gandrīz uzreiz pamanīja izmaiņas. Brūkas pirmajā vizītē viņa izklausījās sajūsmināta un laimīga, kad viņas runāja. Taču otrajā braucienā šie telefona zvani kļuva pavisam citādi. Pēc viņas mātes teiktā, Brūka bija klusāka nekā parasti un izskatījās ļoti satraukta. Viņa arī teica, ka meitene nepārtraukti uzstāja, ka viss ir kārtībā, bet viņa jūta, ka kaut kas ir mainījies. Tad pienāca tas telefona zvans, kas atskatoties ir kļuvis par vienu no svarīgākajām ģimenes stāsta daļām. Viņas māte saka, ka Brūka raudāja nekontrolējami. Viņa izklausījās šausmīgi nobijusies un atkārtoti teica, ka vēlas doties mājās. Viņa arī saka, ka varēja redzēt, ka viena no Brūkas acīm bija pietūkusi un sāka aizvērties. Aptuveni tajā pašā laikā organizācija Aizturētie Dubajā ziņoja, ka Brūka bija sākusi draugiem stāstīt, ka kaut kas nav kārtībā un ka viņai ir jāizkļūst no Dubajas. Tāpēc organizācijas cilvēki turpina jautāt: labi, kā mēs patiesībā varam iegūt mākslīgā intelekta aģentu savā komandā? Tas ir vienkārši. Skatieties, kā es to izdaru 60 sekundēs. Tāpat tika teikts, ka Brūka sāka uztraukties, ka viņa tur tika ievilināta ar viltus solījumiem. Nē, islāmists vīrietis tevi tur ievilina, apbar ar mīlestības apliecinājumiem, un tad, kad tu atbrauc otro reizi, viņš paņem tavu pasi, nopērk tikai vienvirziena biļeti un vairs tev nepievērš uzmanību. Cik islāmistiski no viņa puses?
Tātad izmeklētāji nav publiskojuši nekādus pierādījumus, kas atbalstītu šo apgalvojumu. Tātad neatkarīgi no tā, kas notika aiz slēgtām durvīm, ir skaidrs, ka vismaz šajā brīdī attiecības, kuras Brūka bija raksturojusi kā savas dzīves labāko laiku, vismaz pēc viņas stāstītā, bija praktiski beigušās. Tātad, kas notiek tālāk, puiši? Vai kāds var uzminēt? Tagad viņi vēlējās aizbēgt. Tad pienāca nakts, kas uz visiem laikiem izmainīja abu viņa dzīves. Tā nu abi kopā devās tajā vakarā uz McCafferty's bāru Džumēras ciematā. Brūka apgalvo, ka pēc tam, kad Viljams bija iedzēris, izcēlās strīds, un viņš kļuva vardarbīgs brauciena laikā atpakaļ uz dzīvokli. Brūka apgalvo, ka uzbrukums turpinājās arī tad, kad viņa atgriezās mājās, un kādā brīdī viņa saka, ka nolēma, ka viņai pilnībā jāatstāj Dubaja. Ar draugu palīdzību Brūka spēja noorganizēt lidojumu atpakaļ uz Londonu, taču bija viena liela problēma. Viņai vēl aizvien bija vajadzīga sava pase. Viņi saka, ka Brūka atgriezās dzīvoklī, lai paņemtu pasi, domājot, ka varēs vienkārši paņemt savas mantas un doties tieši uz lidostu. Taču tas, kas notika tālāk, acīm redzam, ir galvenā šīs lietas daļa, jo Brūka saka, ka viņa raudāja un lūdza atdot viņai pasi, kad Viljams, kā apgalvots, viņai atkal uzbruka. Viņam galvoja, ak. Jūs visi esat gatavi? Viņa tika vairāk kārtīgi sista, baidījās par savu dzīvību un sniedzās pēc virtuves naža, kas bija rokas stiepiena attālumā. Un Viljams pēc tam zaudēja dzīvību pēc tam, kad tika nodurts. Bet jautājums ir, kāpēc? Brūka saka, ka rīkojās pašaizsardzībā, jo uzskatīja, ka ir briesmās. Tomēr Dubajas prokurori viņu apsūdz iepriekš plānotā slepkavībā, un tieši tur šī lieta kļūst ļoti sarežģīta. Publiski varas iestādes nav īsti paskaidrojušas, kādi pierādījumi viņus noveda pie secinājuma, ka noziegums bija iepriekš plānots. Viņi nav publiskojuši detalizētu notikušā aprakstu vai izklāstījuši apsūdzības teoriju. Un tas viss nav labi. Tas nav labi. Sieviete no apvienotās karalistes viņai draud nāves sods, nošaujot. Pēc tam, kad viņai tika izvirzīta apsūdzība sava drauga slepkavībā Dubajā. 23 gadus vecā Brūka Džordža apgalvo, ka viņa sadūra savu partneri pašaizsardzības nolūkā saskaņā ar kampaņas grupas Detained in Dubai sniegto informāciju. Viņa saka, ka Brūka apgalvoja, ka viņš kļuvis arvien valdonīgāks un vardarbīgāks viņa otrā ceļojuma laikā uz pilsētu, un ka viņa mēģināja pamest Dubaju pēc tam, kad viņš viņai brutāli uzbruka un atņēma viņai pasi. Paziņojumā viņas mamma sacīja, ka dienu pirms incidenta Brūka nebija līdzīga sev, un viņa uzskatīja, ka Brūka izmisīgi centās nokļūt mājās un prom no visa, kas ar viņu bija noticis. Organizācija Aizturēta Dubajā norāda, ka Brūkai tuvākie cilvēki domā, ka viņa iespējams tika ievilināta Dubajā ar viltus solījumiem eksploatācijas nolūkā. Viņa aicina atbrīvot 23 gadus veco Brūku pret drošības naudu un izskatīt lietu kā ģimenes vardarbības gadījumu. Lielbritānijas valdība ir paziņojusi, ka sniedz atbalstu apvienotās karalistes pilsonei, kas aizturēta AAE un viņas ģimenei. Tāpēc, mani draugi, jūs nevēlaties tikt aizturēti islāmistiskā valstī. Es nesaku, ka viņai nevajadzētu doties uz tiesu un iziet cauri kādam tiesas procesam, bet man ir svarīgi, lai tas notiktu tā, ka viņa var pilnībā izteikt visas savas bažas. Brūka Džordža pameta Greivsendu un kopā ar tiešsaistē satiktu vīrieti devās uz Dubaju, tās vilinājuma dēļ. Taču tagad Brūka ir apsūdzēta slepkavībā, un pēc cilvēktiesību organizācijas teiktā viņai draud nošaušana. Organizācija norāda, ka 23 gadus vecā sieviete rīkojās pašaizsardzībā vardarbības ģimenē gadījumā. Brūkas ģimene sacīja, ka šī bija 23 gadus vecās sievietes otrā vizīte Dubajā, lai satiktu šo vīrieti, pēc tam, kad viņa bija aprakstījusi sev pirmo braucienu kā labāko laiku savā dzīvē. Taču kampaņas grupa Detained in Dubai paziņoja, ka Brūka apgalvoja, ka viņas partneris kļuva arvien kontrolējošāks un vardarbīgāks, un viņa paņēma nazi pašaizsardzībai vardarbīga strīda laikā. Neciņojiet, lai satiktos ar islāmistu vīriešiem. Kā tas ir? Vienkārši nedariet to. Nedari to. Ne tikai šie vīrieši būs problemātiski, bet arī valdības, kas viņus atbalsta, būs problemātisks. Un tu nonāks nepatikšanās, lai ko arī darītu. Neaizbrauc uz Afganistānu. Vienkārši nebrauc. Neļaujies šiem vīriešiem, kas tevi ievilina. Tas arī viss. Viņi grib tevi ievilināt. Tas ir tik acīm redzami, tas ir tik vienkārši, tas ir tik nesarežģīti. Neceļo uz valstīm, kur ir islāmistu vīrieši, kuri tevi sākumā apbar ar mīlestības apliecinājumiem. Vienkārši. Cerēsim, ka šī meitene tiešām izkļūs no šīs situācijas. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.